Šobrīd izglābti 12 pasažieri un 1 pilots, kā saprati. Labi, labi. Kaprālis Uzijs. Esam šodien militārā bāzē Lielvārda, kur notiek ārkārtas situācija mācības ar ārējo dienestu iesaisti. Galvenais uzdevums šīm mācībām ir veikt ārkārtas situācijas plānu pārbaudi un sadarbību gan ar iekšējo, gan ar ārējiem dienestiem. Tad mācību laikā tika izspēlēts incidents uz skrejceļa, lauka teritorijā, kurā tika iesaistīti 2 gaisa kuģi un ar lielu apjomu cietušajiem. Ļoti liels darbs ugunsdzēsējiem, šos cietušos izglābt, iznest. Šāda veida mācības galvenais uzdevums ir pārliecināties par procedūru efektivitāti un par sadarbību ar ārējiem dienestiem, kā pieņemsim valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un neatliekamās palīdzības dienests. Tad mācībās scenārijs tika pietuvināts pēc iespējas tuvāk reālajai dzīvei, tika izmantoti reāli gaisa kuģi, reāli cilvēki un reāli degviela. Daļa no procedūrām, kuras tika pārbaudītas, ir tieši cietušo glābšana, evakuācija un transportēšana no notikuma vietas līdz ārstniecības iestādēm.